Rīts ir ausis, esam pagulējuši, varbūt izgulējušies. Nē, nav jau nekāda vaina, bet vienalga. Gribas vienmēr gulēt vēl. Bet ceļš mums šodien priekšā. Diezgan platāls, Bet nav tik traki. Un šodien ceļš mums būs vismaz ar izklaidēm kādas sola. Jo vakar mums bija tupā braukšana. Vakar bija stulba braukšana. Laiks bija sūdīgs. Horvātijā jau vēl bija labs. Bet tur jau arī... Viena maza cietoksnīte no ārpus paskatījām. Jā, bet vakar bija tāda, lai varētu nobraukt lielāku gabalu. Brokastis mums ir pavisam vienkāršas. Kārtējā desmaize. Kaut kāda pastētīta. Un pastētīt arī, jā. Bet nesūdzamies. Paši jau vien izvēlamies. Kafiju mēs šodien dzeram no krutām krūzītēm. Sīpoliņi. Sīpoliņi. Kā tu mani nosauksi? Donald Dakiena? Nezinu, kā viņu sauc. Es arī ne. Kaut kāda mimija mērija vai kas. Priekā. Enerģijai. Ja no šitā var dabūt. Jā. Rīta cēliens ir tā kā pavadīts. Esam savākušies, apvākušies. Šodien mums atkal garš ceļš ir priekšā, bet šodien jau pa ceļam mums ir plānots šāds tāds izklaides. Ferdim šī valsts kaut kā bišķi nepatīk. Viņam ārā baila. Viņam ārā baila. Varbūt tās no tiem būkšķiem, kas ir kaut kādi mistiski būkšķi. Jā? Tas liek tādu bums. Kaut kas viņam nepatīk. Jā. Bet suns jau zina, kas ir labi un kas ir nelabi. Jā, un sētnieces stanta viņam ļoti patika. Viņam ir arī mums mājās mīļā sētnieces stanta, ko viņš gaida katru rītu. Jā, to viņš bija gatavs iet kaut kur. Apartamenti glīti, plaši, principā te var vesela ģimene iemājoties un izgulēties. Vienīgi gultas gan drausmīgi čīks, tikko tu pakusties tā uzreiz čīks, tā kā trakas. Bet suncīti, brauksim atkal? Ko, mīlulīti? Brauksim atkal? Ir arī virtuvīte ar visu nepieciešamo. Ir pannas, katli, trauki un viss pārējais. Vislabāk man patika šī te krūzīšu kolekcija. Tur var izvēlēties, vai tu būsi Donalds Daks vai Dakiena vai vienkārši kaut kāds sīpoliņš vai bumbieris. Un te ir arī vīna glāzes, kā jau vīna reģionā. Ir arī ledus skapītes. Ir interesants tāds tā kā, es nezinu, āra istabiņa, es gribētu teikt, par balkoniņu. Kaut gan viņš ir balkoniņš, jo viņš ir 2. stāvā. Ir galdiņi, krēsliņi, un tu vari skatīties uz zilām debesīm. Kas notiek tur ārpusē, es kā mazais cilvēciņš neredzu, bet, kaut kā tā. Un dušiņa, un labierīcības. Visi diezgan ērti, ja neskaidri to, ka dušā nav ļoti plautiņa. Un arī es ceļam gatava. Aizslēdzam durtiņas. Ieliekam atslēdziņus tur, kur paņēmām. Un dodamies uz auto. Auto mums tepat vien ir. Kas tie par augļiem no kurienes? Tas ir bumbieris liels. Jā? Bumbieris bez lapām, bet ar augļiem. Vakar, kad mēs šeit iebraucām, tad likās, kādā čuhņā mēs esam. Jo viss bija tumšs, viss bija tāds diezgan tāds. Kad tu tumsā atnāc, tad tu, protams, neko te nevar saprast. Bet dienā te izskatās labi. Un te ir tā viesmājiņa. Nere. Un puikuši jau ir ieparkojušies.
Un tūlīt paņems arī mani. Gaidījāt? Jā. Nu tad laižam. Laižam. Pirmais pieturpunkts. Kaut kur uz bāņa. Benzīntanks. Benzīntanks. Pastaigi pa Mikolovu mums plānota nebija, jo mēs jau šeit esam bijuši 3 reizes, kā mēs nospriedām. Pilsētiņa ir skaista. Turn left, then turn left. Ja nav būts, ir vērts. Bet mēs šodien steigsimies tālāk. Paskaties, tu patās ir vinotēka. Nē, tas ir apartamenti. Es domāju, ka gan. Nu, varētu tā būt, jā. Nu, šeit ir, te var apskatīt pilsētu, padzīvoties, padzert vīnu. Arī austa ir labs. Apkārt ir dažādi pārgājiena maršruti. Jā. Turistam ir ko darīt, ja viņš atbrauc un tā padzīvoties mierīga atmosfērā ārpus lielpilsētām. Reliefiņš smuks. Var pastaigāt pa kalniņu augšā, pa kalniņu lejā. Nu labi, ka vakarā aizbraucām ar mašīnu. Citādi pēc vakariņām mums būtu pa kalniņu augšā. Trīnokas ir jau izbeigušās. Ne, karājās tur vēl vīnogas. Tās varbūt tās, kas gaida pirmos Varētu būt. saules. Jā. Nu un bāns arī te patās. Ne, šis laikam vēl nav bāns. Šis vēl nav bāns. Var nav pēc 44 kilometriem. Nu, lielceļš ir klāt. Jā. Tur tā kā uz saliņas tā baznīciņa izskatās. Varbūt tagad uzbūvēt. Jā, noteikti. Iepriekš mēs noteikti tur skatījāmies uz tiem vīnu dārziem. Mēs gaidījām vīndārdus. Ūdens mums vēl pagaidām neinteresē. Kas tad tur skatīsies ūdenī vienkārši? Nebija taču. Viņu uzbūvēja tagad. Tagad. Jā. Vienkārši tā, kartona dekorācija ir ūdenī. Kāda labā ideja. Šeit pa lēto filmēja filmu par Bledu, kur ezera vidū ir Bledas baznīciņa. Tur kā UNESCO visā tur tīri pīri noteikti bija sarežģīti, tad uzbūvēja Mikulovā baznīciņu, lai varētu nofilmēt. Tev pašam smiekli nāk par šo te ģeniālo ideju. Tā bija vieda doma. Tu esi tagad viedai? Kā citādāk? Mēs esam ēntās reizes braukuši pa šito ceļu. Un reizi neviens nav redzējis baznīcu. Pēkšņi viņa tur ir. Tad tas viedais tētiņš šodien, jā. Vai bārda nav. Nekas. Lai šeit varētu uzpumpēt riepiņas, jāiet pakaļ ir Šļonskai. Citādi vzduh ir, a klāt tikt ta nevar. Acīm redzot te, stiep projām šitās te. Mums sāk mašīnīt višķirāties, kad atmosfēras nokritušās. Vesela viena atmosfēra nokritusies bija. Drošības pēc piepumpēsim. Nopietni, šodien mums atkal tie mākoņi sekos. Šitas nav mākonis, šitas ir mīgla. Šitas ir mīgla, jā. Šitas ir mīgla. Bet mīgla arī ir savu veidu mākonis. Jā, kurš līdz pa zemi. Jā. Patīk te tas plašums. Man patīk arī kalni, bet te, kad tu skaties uz visām pusēm, tev tāds, plašums absolūtais. Brīvi elpojas. Man kalnos arī brīvi elpojas. Un tie tur ārā aiz loga ir kalni vai pampa? Pampa. Tad ir apkopta, sakopta zeme. Iepampakota. Aldīs ticis pie kofolas. Lēto, flumfe, avīrivka, daffi fofolo, fanilkovā. Jā. Lūk, tas ir dzēriens, kas man nepārāk. Man tī Es pat nepateikšu, pēc kā viņš garšo.
Kola, ne kola, pepsis, ne pepsis. Viņš bišķi atcer Baikāla garšu, bet tāds citronīgāks. Nezinu, es tur citronu vispār nejūtu. Zase si nechal svítit světlo v lednici. Dáš si fofolu? Fofola? Liekas tāds salds nekāds. Vismaz ir kaut kas tāds, ko es tev nenodzeršu vai nenoēdīšu. Bet tas gan bija. Braucam. Pa bānu pēkšņi maz zīmīt. Maz Mokām. zīmīt. Tad, man liekas, uz tiltu. Nē, nebija stīvi. Es esmu vispār šokēta. Kas tā pa tādu? Robežu. Jā, nekad lielāka zīme. Nu, vismaz. Jā. Graņica, panso. Jā. Nu, labi. 47 blocks. Un jau viss uzraksta poļu valodā. Sveiki, Polija! Katovicas bāns. Vai neko jau īpaši neatšķirās no čeku bāņu? Nē, redzi, pavisam citādāk visādi Tilti. tilti, jo. Paskat, cik te viss smuki krāsaini. Un es saku, neatšķirās. Griežam nost no Katovicas bāņa, Krakovas virzienā. Bet Krakovai mēs brauksim garām. Mēs brauksim uz mazākām vietām. Bet Kā skatot, jau lauķi. nu jā, zin kā tā mazpilsēta tevī dzīvo, neko nevar darīt. Tad tagad laižam pa nākamo bāni. 84 kilometri. Un tad griezīsim pa mazajiem ceļiem. Nē, vēl nepagriezīs. Ne? Pēc 84 kilometriem vēl ne? Man jau, ka tur kaut kāds vēl... Tas varētu būt Krakova. Krakova. Nu labi, negriezīsim. Arī Polijā šur tur ir maksas ceļi. Un mēs uz tādu tagad esam. Vai tad tev uzreiz ir jāmaksā? Nav tagad taloniņš, ja? Kā te viņš zina, cik tālu tu brauks? Cik tas samaksājām? 17 zlotus. Tas nav tā kā baigi daudz. Tā jau bānītas smuks un labs. Bet visu laiku ik pa laikam ceļa remonts. Šis bija tas viens no pirmajiem bāņiem. Šis bija viens no pirmajiem bāņiem. Viens bija uz Vācijas pusi no Betāvijas, bet no Varšavas, un šis bija otrs. Vai šis bija pirmais, un pēc tam bija? Nu, kamēr visi citi brauc pa koļeikām, Jā. tikmēr šajā virzienā varēja baudīt lielu ceļu. Tanciņš! Tagad mēs dzersim poļu kafiju. Pa ceļiem vispār diezgan daudz militārās mašīnas. Un viena no tām bija nostājusies uz bāņa. Nu, maliņā gan, bet uz bāņa. Aldis teica, nu viņiem ir šaujamie, viņi var stāvēt, kur grib. Jā. Nu, ko tētulīts mums te atnesa? 2 mēnes kafijas, dikti pilnas un dikti karstas. Tad, var sakot, mums ir potenciāls aplieties. Jā. Braucam tālāk un apliejamies. Jā. Redži, nāc, brauksim tālāk. Iesim uz mašīnī. Nāc, puisīt, neču pie mammas. Man liekas, ka Orleans poļiem ir visdzīvīgākais no visiem tiem tankiem. Nu tā, cik ir pieturēts. Vai nu mēs parasti turam Orleanos? Nu, man patīk Orleans. Ja ir izvēle, kur stāties. Un atkal ir pieturas bez maksām par toaleti. Jā. Polijā, principā, varētu teikt, nu, varbūt mazajos kaut kādos ir, vai arī tādos, kur, nu, tiešām busi stājās. Bet, nu, parastam tādam braucējam Polijā ir. Nu, šitam arī bija rakstīts busu WC. Jā? Continue for 3 kilometers. Nu, katrā ziņā šeit es gāju bez maksas. Jo tālāk brauc jau lētāk sanāk. Horvātijā bija eiro, Austrijā bija 70 centi, Jā. un Čehijā mēs nepamēģinājām. Čehijā nevajadzēja.
Braucam iekšā kaut kādā mazā pilsētiņā. Es neatceros to nosaukumu. Es tur nepiefiksēju. Bet boigo satiksme šeit arī ir. Kur ir delikatesu centrum. Tas viss, ko mēs runājām, kas vairs tā kā nav redzēts. Delikatesu centrum, tad ir pie Dronkas, tad ir pie benzīna tankiem viņiem ir tās Sumbru statujas. Sumbru statujas. Bet varētu kādā tādā Ferdim parādīt, ko viņš ties teiktu. Es domāju, ka sunim atkal būtu šausmas un jārai. Jā, ja nebūtu tā jājoņodai Polijai cauri, tad, braukt un redzēt to vietējo darīšanu un kolorīti ir daudz interesantāk nekā skriet pa bānu, protams. Un Aldiņš sūdzējās, ka bānas bija grūtas šīs te. Šodien bija grūts, jā, šis. No Katavicas, Krakavas bānas, viņš pilns tā kā zeķa un šausmīgi. Biežņas un ātrumi un visu laiku baigā uzmanība. Remontu daudz, jā, baigā uzmanība. Un plus vēl maksu paņem pa to. Jā, vot tev paņem maksu un tu tur velcies tādā burzmā. Ot poļi, ne? Poļi. Bet tagad uz mazā celiņa var pišķi ievilkt telpu un izbaudīt peizāžu apkārt. Un tad ceļš iet caur mazām ciematiņiem drīzāk. Dobrova, Tarnovska beidzās un Svarclavas, labāk neizteikšu. Tas nosaukums noteikti man sanāca. Nākamais Sākavs. Un te mēs varam paskatīties, kā viņi te dzīvo. Bija gotiņas, var redzēt, ka ir kaut kāds traktors pa priekšu braucis, viņam dubļi biruši nost. Nu tāda. Normāla dzīve. Normāla tāda. Mazpilsētas nevar teikt, varbūt mazpilsētas ainav. Drīzāk lauku ciemainā. Jā, es tā gribēju teikt, bet viņš turpinās un turpinās. Un Viņu vairāk cilvēku. paskat, cik smuks aplīts. Kad apcirpti kociņi smuki. Bonsai kociņi. Jā, te kāds cērpa noteikti dienām frizē kociņas. Nu redz, te atkal nokautušie kukurūzas lauciņi. Nu lauki. Smuki lauki. Un saulīte spīd. Nākamais In ciems klāt. 600 meters, turn left. Zālīpja. Interesants nosaukums. Ciemam, uz kuru tu mani esi atvedis. Jā. Man nav ne jausmas, kas te būs. Teorētiski šitas ir kaut kāds etnogrāfiskais ciems, In 400 meters, your destination will be on the left. kuri ir apgleznotas mājas. Redzēs, vai tu nebūs piečakarēts? Pagaidām neviena nav vēl apgleznota. Kur būs stāv jau turistu. Redzi? Jau viena ir Jā. apgleznota. Jā. Un šis ir ciemats, kur ir smuki apgleznotas mājiņas. Un smuki izskatās, un kad dzirne viņas griežās. Es domāju, ka šeit vienkārši cilvēks dzīvo, un viņš ir Jā, šitā kurš ir priekš turisti, kurš ir priekš paša. Nu, jūs varētu izlasīt, bet kaut kāda reģionālā māja. Nevar saprast, vai te var iet, vai te nevar iet. Bet uzraksts ir. Un tāda sajūta, ka eju svešā pagalmā. Var jau būt, ka tā arī ir. Un izskatās, ka šeit ir tas epicentrs tām mājām. Amerika tur kasa. Kā tu, Ferdžik, domā? Tev šitādi būdiņi. Reku Ferdžukam būtu būdiņi. Jā. Sunīti, Ferdžīti.
Reku tev būdiņa mājiņa, reku tev ir. Ne? Negribi? Mājiņa. Ko? Rekur. Jā, tas niknais polis aizgāja. Ja? Jā. Jā, dīvaini, nu kas tad šeit ārā notika tur? Es nezinu, tur nav neviens dzīvnieks. Jā. Varbūt vienkārši ne. Viņam ir jāstrādā šodien. Viņš nezinu. Jā. Viņam bija Japāņu grupa, kam viņš klanījās. Un tagad nāks nākamā, ka viņš arī klanījās. Jā. Es vēl atceros, ka šādi. Labi. Principā šajā te sētā, ja tu neej iekšā pa pa mājiņām, bet te nekā tāda. Tur ārpusē man liekas interesantāk. Paiesimies pa ielu. Paiesimies pa ielu, jā. Ja varbūt tā, ka tur, iekšpusē tur stāsta kaut ko, bet tad jau mēs šodien neesam pat interesanti. Nu, mājiņas arī ir izkrāsotas visas iekšā, jā, nu tā kā. Bet tur ir tāds smuka aka. Jā, absolūti smuka. Jā, ekskursijā pa iekšienu mēs neiesim, tik daudz mēs te negribam kavēties. Nu, katrā ziņā izdomāts ir interesanti. Pats painīgs ir dekorēts. Tajā pagalmā bija nikni suņi. Ai, šis nebija tas niknais. Šitas bija tas, kas rēja. Viņš vaktē. Varbūt viņš pieder tam nejaukiem polim. Nu šeit, piemēram, kur ir privāta māja. Nu, kur arī, jā, ļoti smuki izkrāsot. Un tā mēs te brienam kaut kur pa laukiem. Tad ejam apskatīt nākamo dekorēto pagalmiņu. Nē, nu skaisti jau. Man liekas, ir tās tradicionālās poļu krāsas, tā zilā un tā. Nu, man tā liekas, es nezinu. Paskaties, pat šeit. Pat Jēzus ir rozēm vīts. Tas ir Malovani mišs. Uzmālēts lācis kaut kur noteikti. Un šamos krūmos es ieraudzīju atkal kaut kādu rāmīti. Un tai rāmītī, kad skatās iekšā, tad tur tālāk tiltiņš priekšā. Arī tāds izcakots. Tur tas miša lien. Reku mišam ir būdiņi arī. Nododēties. Abi? Ko? Tu? Jā. Labi. Es esmu zila šodien. Tu smējies par mani, par mālēto lāci. A, kas tad tur ir? Uzmālēts lācis. Pēc var ciematā izdomāt kaut ko, kas liek šeit izbraukt cauri un liek apstāties. Vienīgi ņemot vērā, ka turisma sezona ir beigusies, tad mūsu apstāšanās viņiem ir pilnīgi pie pakaļas. Jo ne mēs te ēdam, ne mēs te dzērām. Neko. Nav iespējas. Nu jā, tieši tā, tāpēc, ka nav iespējas. Visos pagalmos ir suņi, kas sargā teritoriju. Un tur, kur bija tas mālētais lācis, tur arī bija suņi, ka tur tā pielīst pie tā žodziņa tuvāk nevarēja. Bet es domāju, ka sezonas laikā viņiem tur ir droši vien atvērts. Varbūt kaut kādas tur ķipa atrakcijas. Es domāju, ka ir tas gids, kas stāsta. Un tad viņš vadā pa tām mājām. Nu varētu būt, bet tur izskatījās, ka šodien varētu būt arī nevadā. Trijos nākamā. Nu jā, bet tur suņi. Es domāju, tajā mājā, es domāju, ka diez vai tur.
Nu, iespējas man par šo vietu palika apmēram tāds kā poļiem. Kaut ko uzmālējām, bet līdz galam nesataisījām. Nē, šī bija saudabīga. Iespējams, ka vēl kaut kur kāda māja ir, jā, bet... Nu, tāpat ceļam arī vēl bija. Tāpat mēs no ārpus redzētu, jā, no tā ideja saprast, jā, kā tie ir. Tā tāds vietas mēroga ciematiņš. Tā izskatās, jā. Un ir izdomāts variants, kā piesaistīt. Nu, paņemts kaut kādu vecā, viņš kā etnogrāfiskais, Jā, jā. kaut kādu viņi tā ir darījuši. Savus sētas tā ir krāsojuši. Nu, tagad paņem sakrāso un uztaisa Eiropas projektu un sauc turistus. Izsteigājām apgleznoto ciematiņu, glīdz palasīju, tagad jau es zināju, kur man aizveda, palasīju internetā, ka tā tradīcija ir sākusies pagājušajā gadsimtā beigās, kad sievietes sākuši dekorēt mājas, apgleznojot. Nu, es saprotu, ka viņas ir apgleznojušas vispirms iekšpusi, lai noslēptu kvēpu traipus un tam līdzīgi. Var sakot, viņa nevis mazgāja māju, bet apgleznoja. Jā, Kur bija kaut kas noķēzīts. Nē, es to tulkotu tā, tie veči bija tik vai nu slinki vai aizņemti, ka remontam nebija gatavi. Un tad sievietes, kā mācēja tā darīja, prosti krāsot sienas, viņas negribēja, viņas paņēma, apgleznoja ar putītēm. Tā kā šajā te filmā, Nes mani vēl. Kur viņa mālēja. Kur viņa mālēja, jā. Lūk, pareizāk sakot, ekskursiju pa ciematu mēs neņēmām 2 iemeslu dēļ. Mums bija jāgaida, kad viņi sāksies. Otrs iemesls izskatījās, ka viņi varētu būt poļu valodā. Un trešais iemesls, ka dēļ lokāliem animaļiem nevar ekskursijā iet ar suni. Tad mēs pastaigājām pa ciematiņu, paskatījāmies no ārpuses. Un viss, un braucam tālāk. Sezona šeit ir beigusies, visi kioskiņi, viss ir ciet, ne suvenīri, ne kafija, ne saldumu, ne vispārējais. Tā kā mēs braucam uz nākamo punktu. Tik godīgi sakot, es arī nezinu, kas būs nākamajā punktā, bet vajadzētu būt smukai viduslaiku pilsētiņai. Viduslaika vienmēr ir smuki. Jā. Tur nevarēs šaut greizi. Nē, šis arī bija labi. Vienkārši, bija tāds nejauks polis. Jā, kas par lokāliem animāliem. Bezmaz gandrīz pa ielu nevar staigāt ar suni, ka lokālie animaļi tulītās leks pār žogiem. Kaut kā tā. Izskatās, ka beidzot tuvojamies pilsētiņai, kurš ir mūsu nākamais galamērķis. Pēc tā apraksta, kas bija internetā, tam neskatās, bet, ja tas ir tā, tad būs jāskrēt pa kalniem. 400 meters, turn left. Vai tu uzraugs kaut kur tur augstāk? Ja tur ir jābūt skaistam skatam uz Vislu. Izskatās, ka tu pils pagalmā taisies iebraukt. Bruģītis. Sen nav bijis mums ierastais bruģītis. Jā. Jau gan ir kā mājās. Turn left, then turn right. Kur pieturvietiņa būs tur uz augšu. Mums vēl taisnījā. Papucīts kaut ko tur ņemās pie parkošanās aparāta. Tur viņa veseli 2 poļu pani palīdz. Droši vien tie arī grib tikt klāt. Un, lai tiktu klāt, jātiek mums ir Riņgalā. Kaut kas tur nesanāk. Tā, esam beidzot izparkojušies pilsētiņā, kuras nosaukumu es baidos izrunāt, bet kaut kas Sandomeržs vai kaut kas tam līdzīgs. Bet viņa ir kura?
Karaļa pilsēta. Viena no 7, jā. Viena no 7, jā. Jā, no 7 Karaļa pilsēta. Paskaties, tagad brauc klāt mašīnas. Jā. Nu, kā tad tur gāja ar to stāvvietu? Es skaidu pogas. Man sākumā piedāvā 30 minūtes. Jā. Pamāz. Uzpildu pogu, piedāvā 50 minūtes. Nu, pamāz. Piespiežu pogu, piedāvā 15 stundas. Vai dieniņās? Es viņu kancelēju. Sāc no jauna, jā. Sāku no jauna. Uz 3. reizi poļu pensionāri piesteidzās man palīgā un parādīja, ka tad, varu sakot, ja samaksāju par 2 stundām, es varu stāvēt visas 15 stundas. Skaidrs. Tā, būsim atnākuši līdz centrālajam laukumam. O, jā. Un tas pulkstenis baigi interesantais tur augšā. Jā. Tāds parasti nav. Restorānti izskatās, ka ir daudz. Nu, redzēs, kā būs tajā brīdī, kad mēs gribēsim ēst. Tad viņi pēkšņi būs aizvērušies. Iegājuši sevi. Un rekā, tur apakšā restorāns. Un augšā tur ir tā kā remontiņi. Un pašā augšā, es ceru, ka tur neviens nedzīvo šobrīd. Lapidārijums. Nezinu, kas ir lapidārijums. Tu domā publiskā toalete? Tu tā mūdi man. Viduslaiki. Uz to pusi arī. Kas tur ir? Uz to pusi viduslaiki. Jā. Tā malīna. Malīna ir viduslaiki. Tad ir piebūvēts tas sniegs ārā. Un ceresits taču nav no viduslaika. Un te tā ļoti smuki tā iet uz leju. Re, kur tur skatuvīte. Un te kaut var savu deķīšu sēdēt un skatīties un redzēt. Un redzēt. Nu, šitien renkurs no debesīm. Kaut dažādi zvani. Tikai kur viņi ir, es nezinu. Tā kā skatās to maliņu, vienīgi restorāni. Nu, vai nu arī veikaliņi. Acīm redzot, turisti šeit netrūkst. Un re, kur ir vietējās garšas. Baložiem prieki. Un sīkajiem arī. Šodien griezies, kur gribi. Visu laiku ir kaut kas. Jā, ir 5 vakarā. Un ielu tirdzniecība jau ir novākusies. Kas tad? Īstenībā jā. Poļi vēl ātrāk nekā mēs met mieru visam. Ļoti interesanti. Slēģīši zapekankai. Tādi aicinoši. Tā katedrāla ir tik liela, ka nekadrā viņa nebūtu gandrīz galvu uz augšu pacelt.
lai nesareipst. Nu, redz, nemaz nevajadzēja mums uz Vāveles pili. Un te ir Svētā Jozefa katoļu kultūras. nams. Cik interesanti. Ups, es visu laiku zvanu torni par katedrāli saucu. Un viņš izskatījās tik liels un varens. Man jau tas nav zvantot, tas kaut kā cits tornis. Nu, vārdu sakot, Aldis man te jauc galvu, Ar katedrāli? bet katedrāle ir Ečereku. Jā, tā ir senākā Polijas ķieģeļa katedrāle. Baznīca. Jā, Un tur droši vien tas skats uz Vislu. tātad es tomēr gribu zināt. Jā, zvanu tornis. Zvaņica. Nu, jā. Nu, no šīs puses viņš tā izskatās, no otras puses viņš izskatījās svarīgāk. Tā, šeit ir atkal teritorija, kur nevar iet ar zverjatami. Un ļoti interesanti, ka bija uzzīmēti ne tikai suņi, bet arī kaķi. Bet es gribētu teikt, ka Dieviņš jau mīl visus kustonīšus. Kāpēc tad? Ir cevišķi tādas smukas kā mēs. Nē, viņš arī neglītas kustonīšus mīl. Jo Dieviņš radīja kustonīšus, tātad viņš viņus mīl. Un kāpēc tad Dieviņa teritorijā man neļauj iet ar kustonīti? Paskatīsimies līdz, bet man liekas, ka šeit nebūs tas skats. Mums būs jāiet tur tālāk. Šeit mums ir skats uz... Tā pils. Kur? Rekur. Nu, zini kā, uz visu šitā jau tā pils vairs baigi neizskatās. Jā. Viņa diezgan necili izskatās. Bet karalis tur dzīvo. Nu, es viņu vietā būtu dzīvojuši citās ēkās. Viņš zina, ka viņš te nedrīkst nākt, un viņš trīc? Nu, jā? Jā, katedrāle. Nu? Nu, šī tāda zīmīte es vēl nebija redzējusi. Es parasti saku, ka man ir kaķis, nevis suns. Nu, tu redzi, te nevar arī ar kaķiem. Baznīcā iekšā, katedrālē iekšā tikt šobrīd vairs nevar, jo viņa ir atvērta līdz 5 gaismiņas, jau tur kaut kādas spīd iekšā. Bet durtiņas bija ciet. Izskatās, ka varētu būt kaut kādi strādnieki, jo rekur šajā galā ir remonta iekārtas. Tur ir skaists skats uz tiltu, bet tur priekšā ir maza smuka privāta mājiņa. Nu, mājiņa, cik tā mājiņa smuka, bet tā durvi priekš ļoti glīti izskatās. Ne, principā jau arī mājiņai nav nevainas. Tāds no priekšpuses izskatās tāds maziņš namiņš katedrāles ielā. Reku var pa to pusīt aiziet, paskatīties. Sanda Mierš. Kā viņu pareizi izlasīt, es nezinu. Un tur augšā ir kaut kāds cilnītis. Jā, to torni es tagad tikai pamanīju caur lapām. Te visiem ir interesanti slēģīši, ne tikai pie karņai, bet arī rekur šitam. Kas tur rakstīts ir? Es jau viņu varu salasīt. Nu, var sakot, kaut ko cepa bāra. Jā, skaists skats no. Nu, tad ļoti smuki tas tornis redzās. Un tur pieejot klāt nekas neredzās. Te redzās gan tas zvanu tornis, gan arī katedrāles tornis. Blakām. Pie kā tā Aldiņš tika? Ja alus.
Aldiņš tika pie suvenīra alīša. Jā, to mēs nofilmējam. Nē. Pie suvenīra aliņiem, kas tev tur ir viss vienādi? Nē, 3 savādāk, katrs savādāk. Jā. Šitos suvenīra aliņš mēs ar klāviņš testēs. Klāviņš testēs Testēs viņus. klāviņš. Un tad tu stiep pēcī, tad jau tur pa maz tie aliņi ir, ja jūs abi testēsiet. Zini, cik man bagažniekā? Nākamais stūra atkal. Viduslaiki. Bruģēts, bet bruģētās ieliņas jau mums nekādu vaigo tādu izbrīnu. Tā kā neizraisa. Tas jūtamies kā mājās. Jā. Uzmetīsim aci veciem tirgus laukumam. Jā, mazais tirgus. Mums ir pilsētnieks. Pasties, cik viņš priecīgs par pilsētu ļepato. Viņam tā patīk. Jā, vecais tirdziņš. Vecais tirdziņš šobrīd ir slēgtiņš. Nē, viņš ir tik maziņš nav, viņš jau te ir diezgan. Bet šajā pilsētiņā iet gulēt viņi tā kā tādi vācieši. Nu, nemaz nav tā kā poļi. Tagad mēs zinām, kas ir zapekanka. Tas ir apmēram tā kā es taisu to brušetu. Ne brušetu? Kā sauc to, ko es taisu? Brušeta? Brusketa. Un zapekankas, krodziņš bija labi novērtēts, bet tā zapekankas cep iekšā un izsniedz pa lodziņu. Un tad tur uz ielas sēd un ēd. Un tā gluži mēs negribam, mums jau tās maizes jau kaut kur sēž. Aldis izmantoja situāciju. Gāja tāds pārītis, un puika atstāja alus buņģiņu un aizskrēja aiz stūra pačurāt. Tikmēr Aldis metnē paprasīja, kur lai iet ēst. Tas te atkal ir kaut ko cepam un pa lodziņu var dabūt. Bet te nebija uz vietas sēšana, te bija jāņem līdzi. Nu, tagad eju caur pilsētas vārtiem. Man puikiņi jau ir prom. Nu? Negribās tevi steidzināt, bet jau Es jau skrienu. miedz mums laiks. Es jau skrienu. Jūs tikai ejiet. Ejiet. Es jūs panākšu, atradīšu. Nu, dodamies pa tiem pašiem pilsētas vārtiem atpakaļ. Jo tur tā ēdienkarta mums īsti neuzrunāja. Nē, tā bija klasa. Mēs gribam kaut ko mazliet lokālāku. Beigās paliksim bez nekā. Tiem tur, nu kā tur tos sauc, nevis pīrāgi, bet tie šitie te. Ko? Nē, šeit, kas tās apekankas. Tas, kas pa piekrišanu. Var jau būt viņas ir garšīgas, bet ne šim gadījumam. Jo tur var dabūt pa lodziņu, pasūtīt, un tad uz ielas ēst. Iztaigājām pilsētiņu, un tagad mēs tikām pie vietējā alus. Uzrakstiņa, lai var izlasīt. Ideāli. Mēs pasūtījām tikko ēdienu. Dziękuję. Es domāju, ka tie būs burkānu salāti. Jo te viss notiek poļu valodā. Vai būs, vai nebūs, te redzēs? Nu, tu provē, kamēr tā putiņa nav nokritusies. Arī būtu vēsāks. Vakar tā apa bija. Nē, kad mēs dzērām. Es nezinu, vakar. Vakar dzēru vīnu. Aizvakar tā apa bija labāka. Tā bija augsta pirmkārt, jo sāksim par to. Jā, bet apa jau nevar sabojāt. Nevar. Atnāca ēdieniņš. Kā gribās ēst. Dikti gribās. Un šis bija tāds interesants variants, tāds vienkārši krodziņš, kur tu izvēlies gaļiņu, izvēlies piedavas. Jā. Nu, es gribētu teikt, kaut kas līdzīgs mūsu taburacei. Pēc savas darīšanas. Pēc darīšanas, jā. Jā.
Un pēc satura arī varbūt tās. Jo galu galā, ar ko tur tas Velkopolski atšķirās no Velko Latvijā? Tieši tā. Jā, tā gribējās ēst. Un gurkām. Jā. Ui. It kā paņēmām lokālo poļu virtuvi. Un beigās izrādījās Tas pats, jā, kas pie mums. tas pats, kas pie mums. Tikai fēdžiņš neko nedabūja. Burkānu. Burkānu dabūja. Aha. Krociņš bija visnotaļ interesants, un es pieņemu, ka te arī ikdienā ir ļoti daudz apmeklētāju, jo galdiņi šeit ir daudz vairākās telpās. Pāēsts ir. Sajūta ir pēc šitā te, pēc sajūtām, ka būtu kaut kāda vismaz 9-10 vakarā, bet patiesībā ir tikai bišķi pēc 7. Bet laikam tāpēc, ka tik ātri paliek tumšs. Un tais mazajās pilsētiņās arī ātri viss varās ciet. Arī cilvēki. Pilsētiņa apskatīta, no stāvvietas izlocījāmies, un tagad brauksim uz nākamo pilsētiņu, kurā mums ir naktsmītnes. Tie ir, Stundas. vajadzētu būt galā, 90 kilometri. Ceļš, vismaz šis ceļš Polijā ir ļoti labs, gluds. Varētu būt, ka viņš ir kaut kad nesen atjaunots. Gluds ar redzamām līnijām, spilgtām. Skaidru marķējumu. Un vienīgi tie miestiņi gan viens pēc otra. Tā kā nekur baigi ieskrieties nevar. Bet pagaidām mēs esam... Iekļaujamies jā. Iekļaujamies laikā paredzētajā patreiz. Braucām, kamēr atbraucām. Kamēr pakoja ir klāt. Reku pakoja. Mūs sagaida. Šāds. Esam veiksmīgi atbraukuši. Ferdžiks jau pat ir paēdis un jau paskrējis ar bumbiņu. Istabiņa mums šoreiz nav baigi lielā, bet mums neko arī baigi nevajag izgulēties un braukt tālāk. Esam jau te paspējuši jau piekrāmēt ar čemodāniem un izkrāmēties. Un kur jau ar bumbiņu paspēlēties. Man ne, Ferdžuk? Kur bumbiņi? Kur bumbiņi palika? Kur tā bumbiņi ir? Kur mantiņi? Ir bumbiņi, jo. Nekur vēl klāt.